Kā uzcept cīsiņus? Šodien es jums parādīšu, kā uzcept cīsiņus. Tātad jūs redzēs pānu. Tātad mēs uzliekam pānu, cepties. Ne? Precīzi. Tā. Mēs iesadzam pānu un lai tā sāk sildīties. Tad mēs liejam eļļu. Nu var liet gan eļļu, gan sviestu. Bet man liekas, eļļa ir veselīgāka, jo sviestā ir talki. Tomēr eļļā pānu. Mēs ielējam eļļu un tad pa visu pānu izlējam, lai ir pa visu pānu eļļa. Ja? Tā ka pagrozam, lai ir pa visu pānu eļļa. Es jau to kā trešo reizi pasaku. Cīsiņi. Jā, tātad tur jau nedaudz uzsilst. Mēs tikmēr atveram cīsiņu paku. Un, re, mēs izvalkam cīsiņus. Šeit ir tādi cīsiņi, kur ir nunčaki. Salīgti viens ar otru. Ja vēlas, var tā atstāt, bet ja vēlas, var arī izņemt. Un ieliec, cik daudz cīsiņus tu vēlies cept. Piemēram, es tik vēlos 4 cīsiņus cept, tātad es augšu 4 cīsiņus. Matemātika. Šis kāpēc es gāju skolā. Lai mācītos matemātiku. Kamēr cīsiņi cepas, mēs izvalkam šito lāpstiņu, lai varētu kustināt cīsiņus, lai tā cepas. Un jābūt uzmanīgiem, ja jūs nedrīkstat necepjat cīsiņus vieni, izņemot, ja jums ir kāds vecāks vai pieaugušais blakām. Vai arī, ja jums atļauj, do not try, nemēģināt šo mājās izņemot, ja jums atļauj. Bet, ja jau jūs esat pieaugušais un skatāties, kā šitas 11-gadnieks māca jums, kā cept cīsiņus, tad jūs jau drīkstat. Tad cīsiņu cepas, vajag, lai cepas, uzlikšu nedaudz lielāku karstumu. Un, jā, vajag arī ieslēgt nosūcēju, kur es aizmirsu. Vienmēr ieslēdzat nosūcēju, pirms jūs kaut ko cepat. Tas ir ļoti svarīgi. Un es to brīžiem dažreiz aizmirstu. Ok, tagad man tāds ir pārāk daudz eļļu. Tātad cīsiņu cepas. Un eļļa, pēkšņi pa visiem išķīt. Tātad cīsiņu cepas, ja. Var arī neaiztikt un tad padējot. Tomēr ir jāpieskata cīsiņi. Un es pieskatu, jā. Izklausās, ka cīsiņu cepas. Dažreiz, un ir arī jāzina, kad beigt cept cīsiņus, kad cīsiņi ir gatavi. Es parasti beidzu tad, kad tie ir abrunējušies no visām pusēm. Un dažreiz man sanāk, ka tur tā kā atsprākst daži. Tāda, un tad piemēram, kā šī. Ok, tagad ir par daudz. Man dievs! Šis cīsiņš. Ok, man ir oficiāli jāveic cept. Tā, es jums tagad parādīšu, kā man sanāca cīsiņi. Parasti es cepju tad, kad cīsiņiem nedaudz atprākst. Bet šoreiz es uzskatu tā nedaudz slikti, un tie pavisam atverās. Atskat, šādi nevajadzēja notikt. Liekas, es ieliku pārāk daudz eļļu, tātad neliekat pārāk daudz eļļu,
kad cepat cīsiņus, ok? Un neliekat uz pārāk lielu karstumu. Es nevaru jums tagad pastāstīt, kādu karstumu es liku. Nu, es varu, bet nezinu, vai jūs sapratīsiet. Manā pannā, ne jau pannā, bet plītī var tā pēc cipriem no 1 līdz 9 un 10 vienkārši nav. Un es parasti cepu cīsiņus uz 7. Jā. Tātad es ceru, ka jums šis video noderēja, un es ceru, ka jums sanāks gardi cīsiņi. Un šeit ir cīsiņi. Veseli 4 izcepti cīsiņi. Tomēr es jums iesaku vienu lietu, ko es neievēroju šeit, bija eļļa. Es ielēju pārāk maz eļļu sākumā, un tad es ielēju pārāk daudz. Tātad nekad neliet pārāk daudz eļļu. Jā. Un vienmēr pievēršat uzmanību cīsiņiem. Tātad es ceru, ka jums sanāca uzcept jūsu cīsiņus un labu apetīti!